apdedzināšanas laikiem, tas ir 18 gads. Vēja kroks. Zeltena māja pirms pārtrauc. Vēja kroks, jā. Vecais Daugavas ceļš, jā. Šeit tātad sākas tie koki, priekšā ir Salaspils parks, armijas nometnes, cara laika un Latvijas laika. Tev labā pusītē, jā. Jā, tagad būs kreisā, mēs griezīsim. Kur ir tieši tā muižas vieta? Muižas vieta ir zem Dambja uz priekšu, Salaspils muiža. Un kas ir tas mazais grāvītis, šitas, kas mums labā? Šitas ir Hesa apvatkanāls, ja kaut kas tiek pārrauts augšā Dambim, tad ūdens aiziet apkārt. Pa šito grāvi, jā. Ūdens līmenis ir 18 metri virs normālā, tas nozīmē, ka ūdens ir Dambim pa 2/3. Mēs tagad zem ūdens braucam. Nu, jā. Otrā pusē šī vietā ir ūdens. Jā. Ūdens tajā, ūdenskrātuve ir 18 metri virs tā, kas Virs līmeņa. Jā, virs Virs normāla. vecās Daugavas līmeņa. Jā. Jauda ir 400 megavati, tas ir mazāk nekā TEC2 elektrības jauda, bet jēga kaskādē bija padomu laikā, viņi ir kā piedeva TEC2. Tad, kad ir pamat jaudu, bāzes jaudu ražo termoelektrostacija, šitos ieslēdz 2 reizes diennaktī, kad ir maksimālais patēriņš. 2 stundās. Jā, tieši tā pavasarī, tad, kad ir palu laiks, tad viņi strādā, visi kaskādi strādā uz pilnu jaudu. Citādi viņas ieslēdz tā 2 reizes diennaktī. Kur sākās vecā Daugavas gultne? Šitas ir vecais Daugavas krasts, viņš ir vecā Daugavas gultne, te ir aizbērta, tur ir atstāts tāds filtrācijas kanāls, bet šitas te, kur ir dārziņu mājas, tas ir vecais Daugavas krasts. Mēs tagad braucam pa Daugavas gultni. Mēs pa gultni. Mēs braucam pa gultni, kur sākās te, kur ir aizbērts. Tur, kur ir tas niedrājs, tur ir palicis no... Tur jau viņa kā teikt. Te jau ir jau īstā Jā, vecā te bija Naupes sala, kurai iet tagad pāri šitā te šosejas daļa, jā, te ir tāds, kur tie koki aug no salām atliekas, jā, muzejā uz kartas redzēs. Zirņu sala parādā. Zirņu salā ir tas, kas tagad saucās Zirņu sala ar tām pilsdrupām. Tas ir principā fakes, latviski sakot, tāpēc, ka vecai Zirņu salai virsū sēž Rīgas Hes. Šo vietu tagad kartēs sauc par Zirņu salu, bet tas ir Dolomīta Aciju kalns, kas ir no Rīgas Hes būvbedris. Tā, kad raka Rīgas Hesam pamatus, te vairākus 10 metrus dziļumā, tad šitie vienkārši uzbēra uzskalo, jā. Un tās katakombas, tās ir padomu. Tas ir pirms krīzes laikmeta, tā teikt, celtniecība, jā, nekustamo īpašumu bums. Delfos joprojām pārdod amplitūdā no 5 līdz 50 tūkstoši. Tur ir gāze ievilkt. Gāze un elektrība tur ir, jā, bet nu viss nav pabeigts. Bet tur neviens nedzīvo, jā? Tādu putnu pūri. Jā, nu. Tur ir kur mašīnas tā. Tur kaut kas Te bija abi tie sēkļi, jā? Jā, sēkļi tagad zem ūdens, kas strādā, redziet, iet ūdens griezdamies pāri. Ūdens te svārstās apmēram 2 metri, tagad ir gandrīz maksimālais līdz augšā. Putniem nav kur sēdēt, jā. Jā. Kam tā sala pieder, tā arī Salaspils? Es vienkārši domāju, ka ceļš nosfaltēts. Tur ir 2 salas. Tur ir tā saucamais šķēršs sēklītis, es nezinu, kā viņu administratīvi pieder, man liekas, ka tas ir Rīgas pusē. Neviens jau viņi Tur iet gāzvads pāri, tas ir viss, kas tur ir. Maģistrālais no kreisā krasta pāri Dolas salai pāri šķēršs. Visa šitas elektrības padarīšana ir saistīta ar tālāko sadaļu. Jā, nu tur tas viss niedrājs, ka mēs pabraucām garām. Jā, ūdens putniem paradīze, jā. Šeit, kur ir apakšstacija, te kādreiz bija Ķivutkalna pilskalns. Šitā, jā. Jā, slavenais bronzas laikmet pilskalns ar vienu no lielākiem kapulaukiem Eiropā. To izpētīja pirms papu. Pirmais, ko sāk pētīt 66. gadā, jo to pirmo rakinost. Ķivutkalns, jā, tas ir... It kā kivī akmens. Kivī, tas ir, jā, igauņu valoda akmens, no lībiešu teritorija bijuši. Bet vispār paspēja visu izpētīt, papludināja ūdeni? Nu, paspēja izpētīt, kā paši arheologi rēķināja, tad apmēram kaut kā 30% palika neizpētīti. Ja, nu, viņi Hesu cēla 10 gadus no 66. līdz 75. 74. gada rudenī palaida pirmo kārtu Hesam un 75. pacēla līdz augšai ūdeni. Un tad, nu, visus tos 10 gadus arī arheologi strādāja. Tas ir no Ogres līdz šejienei ieskat. Jā. Visu zonu.
skatīsieties mākslas filmu Ābols upē, redzēsiet Salaspils veco baznīcu, redzēsiet Salaspils pili, kas ir tagad zem ūdens un parādās reizi gadā, kad Hess pazemina līmeni pa 2 metriem. Mārtiņsalas trupas. Jā, Zaķu salu, ne? jā, Zaķu salu, jā, bet tur, kur Līvmani strādāja arheoloģiskā ekspedīcijā un pucēja kauliņus ar Tad tas bija kurā vietā, kur viņi pucēja? Jā, Mārtiņsalas pilsētas baznīca, otra vecākā pēc Ikšķilas, kas ir tagad 12 metru zem ūdens. Tikai ar gadu starpību. Nevairs neiet turisti. Ne, es domāju, ka nē. Visu laiku Iet? iet. Kur ir kāds zivjaudzētājs? Zivjaudzētāju kreisā pusē. Jā. Zivjaudzētāju cēla kā kompensācija par to, ka Rīgas Hess nobloķēja zivju migrāciju. Rīgas Hessam nav nekāda zivju lifta neapceļā. Bija paredzēts projektā, bet uztaisīja racionalizācijas priekšlikumu, ka nevajag. Nu, protams. Tur privāti arī var nopirkt zivis vispār? Jā. Tur bija pēc sortimenta vislielākais sortiments visā Latvijā. Tur bija pat kādi vēži un foreles vispār visu laiku var nopirkt laikam un tur var dīķiem nopirkt to materiālu. Vēl joprojām vai bija? Es, zinu, kādu laiku es neesmu par to pārliecināt, varbūt ir kāda reorganizācija, bet tā Tam mums ir tas jaunais ragaņu ķēķis, ko es Viesu kaut kāda viesunams, jā. Tur ir atrakcijas, jā, tur ir peldošā pirts. Nē, te būs apbūve. Te viņi uztver laikam augstāk. Tur ir dolas kapi tajā spriedītē. Rezerves kapi, jo viss... Palu laikā, ja nevarēja pārvest pāri uz Ķekavu, jo dolas pagasts centrs ir Ķekava. Te bija tikai Muižavas salas. Jā, dolas Muiža. Kas šitajā pirmajā bija? Kūts, laiders. Kūts, jā. Tagad tas laikam nevienam nepieder, ja? Pieder. Nē, nu viņu 20. gada agrā reforma sadalīja Muižas centru pa galviņām un tas... 188 laikam. Jā, un tas pa visu salas, pa visu salu. 188 188 zemesgabalā sanāca. Jā, uz Dolas salas. No rēķinot to daļu, kas ir zem ūdens, tā ir puse no Dolas salas. Cik tur kilometri? Jā. Varat lūdzu padot uz priekšu? Jā, mēs varbūt, ka varam braukt iekšā līdz... Jā, nemaz. Jā, nu ko mēs tur iesim vēl 100 metrus kājām. Braucam iekšā līdz Ar muzejam. darbinieku ārtu, jā. Vai Vēsmā arī ar Agritu var braukt iekšā? Visam palaidīšu. Nē, viņas jau apstāja. Apgriezīsies, Mikriņš apgriezīsies mierīgi. Tur jebkur, tur ja lielie kādu limuzīni var apgriezties. Iebrauks līdz Viņš jau muzejam. sapratīs. Tur iebraukt, un tad tur pabraukt uz priekšu. Otrdiena muzeja apmeklētāji, jā, vai? Jā. Kāpēc tā ir izdomāts, ka otrdien nekā nav? Bet, lai būtu arī kādi, kas pirkā. Baumaņa tēvs. Vimbukroks. Tā ir viņa. Jāņa Friedriha Baumaņa. Jā, Dzimtā vieta Vimbukroks, jā? Viņa tēvs te ir dzimis, pēc tam pārcēlās uz Zaķu salu un pats Baumanis ir uz Zaķu salu. Tā tur malē, jā? Jā. Tā. Apakaļ tā divstāv. Tas bija pa Jā, domu. paldies, vairāk viņu Kārlis Friedrichs Arhitekts. Baumanis. jo viņš jau Tēvs, Tas, nevis jā. pats Baumanis, pats Baumanis ir Zaķu salā. Ko tu teici, domā? Nē, pretī pāri māja ir Vimbukroks bijušais, kur ir Jāņa Friedriha Baumaņa tēva dzimtā vieta. Bet pats Baumanis jau ir Zaķu salā dzimis. Viņi pēc tam